Sveicināti, darbie Latvijas tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un jūs skatāties aktuālu interviju. Šodien aktuāls intervijas formāts mazliet pamainīts, jo ar raidījumu vadīs dakteris Edgars Mednis. Raidījuma tēma – vardarbība medicīnā. Edgara Medņa sarunu viesis būs juriste Agita Galiņa. Lai patīkam skatīšanās! Labvakar, godājamie skatītāji! Šovakar esam sanākuši tādā neierastā kompānijā uz nelielu diskusiju. Un sarunāšos ar juristi Agitu Galiņu. Sveika, Agita! Sveiks! Un šodienas tēma tāda varbūt jūtīga par patvaļu, jeb man labāk patīk teikt vardarbību medicīnā, jo man pēdējā laikā nākuši ausīs un zināmi vairāki gadījumi, kur es savādāk to, kā par vardarbību es nevarētu nosaukt. Bet varbūt, ka iesāksim sarunu par vadlīnijām, par to, kā šobrīd vispār tiek ārstēts, par to, kā tiek arī likumiskā bāze tiek veidot, un kā izrādās, ka vairs jau bez vadlīnijām mēs nedrīkstēsim to darīt. Tieši tā. Tieši tā. Uz to pamazām un mērķiecīgi ir iets, un, kā zināms, neatliekamajā medicīnā līdz šim bija algoritmi, kas ir ļoti vajadzīga lieta, lai sniegtu pirmo neatliekamo palīdzību. Ir jāvadās pēc noteiktiem algoritmiem, kas ir daudz gadu laikā izpētīts, kā tas darbojas, bet attiecībā uz ārstniecību, vispārējo ārstniecību, tās sauktās ārstēšanas protokoli, negluži vadlīnijas, tie jau ir kļuvuši faktiski obligāti. Ārstniecības personas vairs nevar improvizēt, viņām ir jāturās pie šiem ārstēšanas protokoliem, tātad pie konstatējot zināmus simptomu skaitu, pazīmes, viņam ir jāvadās pēc ārstēšanas protokola. Tad tas nozīmē, domāšanai ir jāstrādā tikai tik daudz, lai tu piemeklētu pareizo ārstēšanas protokolu. Tev nav jāzina slimības mehānisms attīstības, tev nav jāpārzina pat fizioloģiskie procesi, tev ir jāpārzina, kurš protokols ir piemērojams. Tas ir tā, kad man protokols stāv skapī, plaukteņos, un tad es atnāk Agita piemērs, un tad es Agitai, kas tev kājas? Šitas, tad tev, tas nē, šito, Tev sakrīt, 2-3 pazīmes, paskatos, uztājusu vēl kaut kādus izmeklējumus, kur man šis arī atklāt, es izvēlos. Bet tad jau sanāk tā, ka ārsts jau, kā radoša profesija, viņš savu vērtību pazaudē. Ļoti nosacīti. Tu taču nepazaudē. Es nepazaudēju. Bet tu zini, kā man ir gājis pēdējā laikā. Te ir jāpaskaidro to, ka mēs runājam šeit vispārīgi, uz ko tas iet, un tas nav tikai Latvijā, tas ir visur pasaulē. Mērķiecīgi iet uz to. Starp citu, ir pat runa par to, ka drīzumā vairs pat nevajadzēs studēt ārstniecību 6 gadus, plus vēl kaut kādus entos gadus specialitātē. Pēc vidusskolas varēs apgūt ātro kursu. 3 mēneši. Nezinu, vai 3 mēneši vai gadi, bet ārstēšanas protokolu vadlīniju piemērošanā un tad aiziet. Bet tā jau ir realitāte, jo es atceros, tad, kad es sāku strādāt, tas bija 95. gads, tad es poliklinikā izturēju 9 mēnešus, tad grūtniecību izstaigāju. Un uz tās grūtniecības beigām mums nāca piedāvājums, ka mēs kā pediatri varam iziet 3 mēnešu kursus un kļūt par ģimenes ārstiem. Un tāpat tās arī toreiz, kā bija iecirkņu terapeiti, kas zināja tikai pieaugušos, viņi piemācījās 3 mēnešu kursos visu bērnu slimības un kļuva par ģimenes ārstiem. Un tā mēs varējām 3 mēnešu laikā apgūt veselu zinātni, kas ir
Bet iedomājieties, kāda jums tā laikā tad bija šeit kapacitātes smadzeņi, ka jūs varējāt tik īsā laikā apgūt tik tādu apjomīgas zināšanas un varējāt ar tām strādāt. Bet tagad paskaties, nāk kādi cilvēki, ja viņi varēs apgūt daudz ātrāk. Jā, es dzirdēju, ka tu stāsti intervijās, ka kardiologs neprot paklausīties plaušas un otrādi, ka viss ļoti šauri turās pie savas specializācijas. Bet tikai atgriežoties pie tā paša ārstēšanas protokola vadlīniju tēmas, ir jāpasaka tas, ka, jā, protams, tas ārstiem atvieglo darbu. Viennozīmīgi ir jomas, kurās tas atvieglo, tāpat piemērojamo terapiju, un ārstēšanas metodas izvēlēties nenoliedzam atvieglo, bet ne visur. Un šeit ir tas risks. Saprotu, tur nav laika domāt, tur tiešām ir ABC, pēc algoritmiem. Tas ir jāizdara, jo laiks neļauj domāt ilgi. Ja, kaut gan arī tur iespējams ir dažādas iespējas ārstēt tā vai citādi. Bet redz, tas, kas mani personīgi uztrauc un kas faktiski, kur es redzu lielu risku, un es redzu arī risku tanī aspektā, ka kāpēc ārsti nerunā par to, kas ir bijis 6 gadu atpakaļ, ka tagad taču ir ieviesis arī kā noteikumos, ja tu man laboji, ja es nepareizi kaut ko saku, ka par resertifikāciju. Ka recertifikāciju kādreiz varēja atteikt tikai tad, ja es neesmu savācis tur kaut kādu skaitu punktu. Ja? Tagad viņi drīkstēs atteikt tad, arī tad, ja es nebūšu ārstējis pēc vadlīnijām un pēc zinātnē balstītas medicīnas principiem. Teiksim, vienkāršotā valodā, ja tu nebūsi lojāls sistēmas norādījumiem, tad tu nedari. Tad tu esi zaudējis savu kvalifikāciju un visas tavas zināšanas un izglītību. Tieši tā tas ir. Jo man bija visu laiku jautājums, kas ir zinātnē balstīta medicīna? Jo te mums stāstīja 6 gadu atpakaļ, mums stāstīja, ka šitās Covid-19 ir labas un veselīgas, un tās tikai uzlabo. Drošs un efektīvs. Drošs un efektīvs, jā. Bet tagad nāk tik daudz pētījumi, ka tās tomēr ir bijušas indes, un ka tas ar veselību tur ir bijis maz sakara. Tad kur ir tā īstā medicīna? Tā, kas ir zinātnē balstīta, tā, ko mums mēģināja iebarot, vai tā, kas ir šobrīd nāk jau pētījumos ārā? Man tā izskatās, ka katram sabiedrības, nevar teikt slānim, tad tas būs tā diskriminējoši. Katrai sabiedrības daļai ir sava zinātne. Mums ir tā sauktā akadēmiskā vide, un tad ir tā profesionālā vide. Viņiem ir sava zinātne, un viņi tur dzīvo, un viņi tam visam tic. Tas nekas, ka viņiem nav laika sekot visam līdzi. Viņiem pietiek izlasīt to daļu, kurā ir tas abstrakts saucamais, kad viss ir izpētīts, viss ir droši un efektīvi. Tā ir tā zinātne, bet reāli iedziļināties, izprast nav. Un to es redzu arī tiesvedībās, kur ar vakcīnu cietušajiem joprojām ir diezgan daudz cilvēku, kas par to cīnās. Nav izpratnes absolūti ārstiem ne par to, kāds ir mRNS vakcīnu neražošanas tehnoloģijas, ne to iedarbības mehānismi, neko pilnīgi. Un ir ļoti labi, ka to varam atspoguļot arī tiesām. Tiesa jau vispār arī tā pasaka no medicīnas nesaprotam. Un tiesai savukārt nav pamata neticēt kompetentām institūcijām. Mūsu gadījumā tās, kas mums ir ministrija un aģentūra attiecīgi. Ja. Tas aburtais loks, viņiem ir sava zinātne, un mums ir atkal sava zinātne, un tas nav tikai mums, tas ir starptautiskā līmenī un ļoti nopietnā starptautiskā līmenī, bet tam, kam ir vairāk naudas, tas arī ir skaļāks. Viss ar to arī atšķirās tā zinātne. Mēs pirms kādu laiku ar doktoru Žēguru bijām tādā ļoti interesantā pasākumā, kā Covid-19 vakcinācijas veicināšanas seminārs, ko organizēja Pasaules veselības organizācija. Un tur mēs runājam ar vienu no oficiālām, amatpersonām, vārdā nesaukšu, un tad viņš vēl nāca ar savu kompjuteri un rādīja to vakcīnu efektivitāti. Labi, es neesmu matemātiķis, bet viņš man saka, tur ir 90, kaut kā tur, 70 vai cik tur tie procenti efektivitāti. Es saku, bet pagaid, man tur sanāk 27, ja es rēķinu tā, kā es māku izrēķināt. Nē, esot krietni vairāk, esot cik tur tie, esot, kā tur teikt, bet ja mēs rēķinam šādi,
Un tā mēs arī rēķinām. Tā būtu it kā jārēķina pēc loģikas. Ja? Tur iznāk maksimums 27. Ja? Mēs palikām katrs pie sava, mēs nebijām pārliecinām nevienā, ne otrā virzienā. Ja? Es tagad vizulizēju, tu pieeji pie tā sauktā speciālista, kuram ir savs amats, viņš par to saņem algu, viņš nāk un prezentē lietas, noteiktu saturu, atreferē, bet tu viņam sāc prasīt iedziļināties. Priekš kā viņam to darīt? Reāli viņš noprezentē to, ko viņam iedod materiālu gatavu, un viņam nav ne laika, ne interesi tajā visā iedziļināties. Un tie ienāk tāds mednis un prasa un apstrīd vēl. Un uzdod neāc jautājumus. Jā, bet par ko vispār diskutēt? Ja tu ar mani tagad sāktu runāt par kvantu fiziku ķīniešu valodā, es sēdētu un plikšķinātu acis un otrādi. Pareizi? Tā ir tāda pati situācija. Jā, tur nav ko brīnīties. Jā, bet redzi, tas, kas man nepārsteidz, ir oficiālās amatpersonas. Ja? Teiksim, viņi ir savā pasaulē dzīvo, viņi ir savā sistēmā dzīvo, un viņiem sapratnes nav. Atceries, teiksim, man bija tāda pēdējā tiesa, kas man te bija, ja? un tad veselības ministrijas jurists, ja? Viņš sāk runāt par lietām, kuras viņš vispār nesaprot. Un jautājums, kāpēc viņš to dara, ja? un uz kā pamata viņš to dara. Viņš dara uz to, tāpēc, ka viņam kāds ir teicis, ka tā esot. Ja? Bet man pārsteidz ārsti, jo mēs taču esam mācījušies. Mēs esam mācījušies gan es, gan kolēģis A, gan kolēģis B, gan kolēģis C. Mēs esam mācījušies vienā skolā. Mums te nav daudz iespēju. Mums ir Rīgas medicīnas institūts, Latvijas medicīnas akadēmijas, kas ir pārņēmējs, un RSU, kas pēc tam to visu pārņēma. Labi, universitāte vēl tagad ir nākos klāt, ja? Bet ar manas paaudzes kolēģiem mēs esam mācījušies vienā skolā, pie vieniem pasniedzējiem, pie vieniem docētājiem, pēc vienām programmām. Kāpēc man ir jautājumi un kāpēc veselē rindē to jautājumu nav? Kāpēc viņš atļaujās ārstēt pēc vadlīnijām un neapstrīdēt viņas tikai tāpēc, ka, bet tur ir diskutabas tās visās lietas, ja? Mēs atkal atgriežamies pie dzīves kvalitātes. Ja es gribu dzīvot ar šiku, tad es turēšu muti. Ja es varu savā profesijā nopelnīt tik un tik, sekojot vadlīnijām, tad es turēšu muti. Tas ir viens. Un otrs, ir jau kas svēti tic. Un es zinu, ka ir ļoti labi, ļoti daudz arī ārsti ļoti labi, kur strādā no sirds, un viņi dēļ tā cieš, ka viņi ir ierobežoti. Bet, ko mēs atreferēsim tās lietas, ko mēs visi paši saprotam? To visu nosaka nauda un vērtības. Un es gribētu par tām vērtībām, uzsvērt tās vērtības, jo, ja tu visu mūžu dari to, kas tur ir pretrunā ar tevi pašu, un tad varbūt, ka nevajag brīnīties par kaut kādām konsekvencēm, kas no tā iznāk ārā. Ne juridiskām, ne tur ideoloģiskām, bet ne psihosomātiskām. Bet psihosomātiskām. Labi, ejam tālāk. Man ir faktiski tādi pāris stāsti. Viens tas pēdējais, tas spilgtākais, ir cilvēks, pacients, uznāca trauksme. Tur ir un mēģināja kaut kur skriet, un tad tur viņi mēģināja atturēt, lai viņš neskrien, un tad tur, respektīvi, arī vecāki sabaidījās, respektīvi, jauns cilvēks, tur uzreiz pēc 18, sabaidījās vecāki un vērsās pēc palīdzības vienā no garīgās veselības klīnikām. Sākumā cilvēks nokļuva vispārējā nodaļā, un pēc tam fiks tika pārvests uz speciālo slēgto nodaļu, lai gan nekādi ekscesi tur nebija. Un arī, teiksim, cik tēvs bija runājis ar amatpersonām tajā klīnikā, tad neviens neatzīmēja, un neviens arī nevarēja viņam skaidri paskaidrot, kāpēc ir tā speciālā nodaļa, tā slēgtā nodaļa. Un tad bija brīvdienas, un viņš mēģināja pie tā sava bērna piekļūt. Un viņam teica, nē, kas tu tāds esi?
cilvēkam ir pār 18, ko tu gribi? Tu neesi nekas viņam. Ja? Jautājums, kur paliek cilvēcība? Tad viņš, protams, sagaidīja pirmdienu, tad viņš tika pie tiem, kas pieņem lēmums. Un tur bija ļoti saulaina atbilde, ka viss ir kārtībā, viss ir ļoti super, un kad viņš tiks klāt un varēs apciemot savu bērnu, un tur netiks nekādas šķēršļi, netiks slikti. Bet pēc kaut kādām dažām dienām stāvoklis uzlabojās, un viņš kopā ar savu bērnu nāca klajā ar domu, ka viņi varētu tagad pāriet, atteikties mājās un palūdz, lai viņam nozīmē terapiju un ka tas viss tiks darīts. Uz ko atbilde bija, ka tas nav tik vienkārši. Ka tagad ir nepieciešams koncīlijs, kas lēms, un kā vēlāk izrādījās, koncīlijs ir tikai viena sadaļa. Ja, kad sākumā ir koncīlijs, kas lemj par piespiedu ārstēšanu, un pēc tam uz to klīniku atbrauc tiesa, un uz vietas tiek lēmta tiesa par to, vai to koncīliju lēmums paturēt spēkā. Protams, ka koncīlijs lemj, ka te ir piespiedu ārstēšana vajadzīga. Piemērot piespiedu ārstniecības līdzekļus, jā. Jā. Bet par laimi tas cilvēks bija sazinājies ar labu advokātu. Tas advokāts bija ieradies tiesā, un kā klīnikas amatpersona teica, ka pateicoties tam, kad ir labs advokāts un par to, ka viņam nevajag publicitāti, viņi nevēlās šādu veidu publicitāti, tad to viņa bērni izlaid ārā un atļauj viņam attīrties ambulatori. Un tad man rodās šeit jautājums, kā vārdā tas notiek. Jo tur nebija vārdarbība, tur nebija suicīda, tur nebija ne suicīda mēģinājums, tur nebija cilvēks ar cirvi liņķi nestaigāja pa pilsētu. Ja? Tur nebija nekā tāda, kur viņš varētu sevi vai citus apdraudēt. Un viņam bija vecāki, kas par viņu parūpējās un kas apņēmās parūpēties. Kā tu domā, kur ir tā lieta, kāpēc šādi notiek, kāpēc ir tā, un to es saucu par vārdarbību? Ja, un vēl bija tāda interesanta tāda nianse, ka tas tēvs bija teicis, ka tas bērns atteicās dzert tur tās tabletes. Bet tā situācija, jo teica, ka kad ir labi, ka jūtās labi un ka īsti nevajag tās tabletes. Un tad viņam tā saruna bija ar tās personālu tādā klīnikā, un viņš teica, es viņu pierunāšu dzert. Un tās klīnikas uzstādījums bija ka tas neesot cilvēcīgi pret pacientu, jo pacientam ir jāsadarbojās ārstēšanā, viņam nedrīkst iemānīt, viņam nedrīkst pierunāt, viņam ir jāgrib sadarboties, bet viņu izpratnē tā gribēšana sadarboties ir sasiet, 3 pieturēt un 4 sadurt ar nomierinošiem līdzekļiem. Kā tu vērtē no juridiskā viedokļa šito? Man gribas ticēt, ka tik traģiski vairs nenotiek, jo ir bijušas jau tiesvedības diezgan daudz par to, kā tā piespiedu līdzekļus izmanto. Bet es saprotu diezgan provokatīvs jautājums. Es nebūtu labi, ja komentētu tā tīri no profesionālā viedokļa, bet ir jautājumu personīgo viedokli. Un, ja es pareizi sadzirdēju, tas jautājums ir, kur paliek cilvēcība. Redzi, mēs nezinām visas nianses. Tur varēja būt kaut kādas epizodes jau pirms tam, tur varēja būt anamnēzē jau kaut kādi parādījušies riski, ka tas pacients apdraud uz sevi vai citus. Mēs tās nianses nezinām. Es diezgan daudz par to zinu, un tur bija trauksme iepriekš arī. Bija viena trauksmes epizode dažus gadus atpakaļ, bet arī nebija ne suicīda mēģinājums, ne, teiksim, viņš apdraudēja tas cilvēks. Es sapratu, jā. Bet redzi, es tā kā aizstāvot mazliet arī ārstniecības iestādi, kur pieņem lēmumus, redz, viņiem arī ir par katru pacientu pēc tam jāatskaitās un jāatrakstās, jāpamato, jāargumentē, kāpēc viņi pieņēmuši tādus un tādus lēmumus. Tas ir viens, un otrs sistēma tomēr arī par katru pacientu kaut kāds apgrozījums notiek, budžets un tā tālāk. Neiesim tik banāli, ļoti nopietnas stacionāras ārstniecības iestādi, garīgā veselība, sabiedrības drošība un pašu pacientu drošība. Tāda kārtība ir, tu pareizi pateici, ka piespiedu ārstniecības līdzekļus var noteikt tikai un vienīgi tiesa un tad dežūrējošais tiesnesis.
Varbūt, zini, kā būtu labāk nelīst tādās konkrētās detaļās, lai nebūtu identificējams pacients, bet vairāk par to, cik tas pacients būtībā ir neaizsargāts, ja viņš nepārzina savas tiesības. Ja es pareizi saprotu, tas ir, jā. To es tās. Nu jā, tas, ko es tev varu pateikt, jā, ja tev nav iespēja sazināties ar juristu, advokātu, lūgt juridisku palīdzību, tad tu paliec tajā sistēmas gūstā un ar tevi var apieties tā kā pēc priekšrakstiem. Un pie tam jau bija piedāvājums, kad ir valsts advokāts, var tikt piesaistīts, bet, tu jau labi zini, kas to tas tās nozīmē. Ir pacienta tiesības. Nē, kāpēc? Ir jau arī labi advokāti. Katrs ir savu amata meistars, tā gluži nevar teikt. Jā, bet tas, kas man mulsina šajā situācijā, ir tas arguments, ka, ja tas cilvēks tiešām ir bīstams, tad neatkarīgi kāds advokāts un kāda publicitāte, viņš ir izolējams. Ja tas cilvēks nav bīstams, tad arī neatkarīgi no advokāta statusa un no vispārējā viņš ir atbrīvojams pēc pašas vēlēšanās. Šajā situācijā tas ir ārstējošā ārsta un arī tiesas prerogatīva tomēr izvērtēt, vai viņš ir tas apdraudējums vai nav tas pacients. Un ja viņiem ir pietiekami daudz pierādījumu, fakti, kas apliecina, ka viņš tomēr kaut kādu bīstamību rada, tā diemžēl notiek. Vai par laimi, vai diemžēl grūti pateikt, tāpēc, ka situācijas, kā zina, mēdz būt dažādas, ir tiešām pilnīgi atsaldēti elementi, kuri ir izolējami. Protams. Un tur ir atkal otra galējība. Viņiem nekādīgi nevar piemērot šo piespiedu ārstniecības līdzekli, jo viņš tajā brīdī, kad viņam ir jāstājas tiesas priekšā, viņš ir pilnīgi adekvāts. Un tad īpat laikā viņš iziet ārā un uz viņa nazīšu 35 reizes kāds uzskrien. Jā, bet redz, šis gadījums, teiksim, man sasaucās kopā arī šajā kanālā un vispār Latvijas vidē izskanējušo Karmelu lietu. Atceries taču tādu, ja? Un viņa māsu lietu. Un tur jau faktiski, tur jau bija tā pati vardarbība. Es to savādāk nenosaukšu. Ja? Teiksim, tā bija tā pati vardarbība gan pret vecākiem, gan pret meitenēm, abām divām. Ja? Un to apliecina pēc tā medicīniski rādītāji. Ja? Tanī brīdī, kad viņi bija izmantojot savu, kurš tas bija pacienta tiesību likuma 6. pāns, ja? Atteikties no jebkuras ārstēšanas. Konkrēta ārstniecības iestādē neatsakoties no ārstniecības kopumā, jā? Jā. Un viņiem bija 3 ārsti, ar kuriem viņi bija saistījušies, kas bija ar mieru pieskatīt bērnus 3, pēc tam nevis 1, kaut kāds diletants no laukiem, bet 3. Viņi izmantoja savas tiesības, bērnus paņēma no slimnīcas un pēc tam tika iesaistīts 17 policijas ekipāžas un viss tā lielā ambrāža, un bērni nokļuva atpakaļ. Bērnus atņēma vecākiem, vecāks atņēma bērniem. Ja? Kā to saukt? Sistēmas dzirnavas, tā ir to saukt. Bet zin kā ir, lai mēs neatkārtotos, es saprotu, uz ko tu tēmē. Bet tu teici, ka ir atbildība. Bet nezinu, to var saukt par vardarbību, apzinātu, mērķtiecīgu. Es drīzāk to saukt par tādu tā kā patvaļu un visatļautību. Tāpēc, ka ārstniecības personām kaut kā bieži vien sajūg kopā viņu pienākumi ar tiesībām, profesionālajie pienākumi un tad tā autoritātes loma. Tas viss ir kaut kā sagājis tādā vienā putrā. Un atkarībā no tā, kāda ir tā cilvēka individuālā personība, ar kuru no šīm īpašībām viņš tur tagad tā manipulē sabiedrībā, tā tas arī izpaužās. Un tā ir ikdiena. Tikai Karmela gadījums ir skaļš, šis tavs stāstītais gadījums ir nonācis tev, ausīs, bet domājies, cik tādu gadījumu ir ikdienā, kad tu pacients vai pacienta tuvinieks tā kā jūt, nav kaut kas īsti kārtībā, bet viņš ir sasietām rokām, viņš pilnīgi izdarīt nevar neko, jo viņam nav nekas viņam sniedz padomu, nekas viņu atbalsta ne emocionāli, ne juridiski,
Un viss, viņš sakož zobus, viņš jūt tā šausmas, kas tiek darīts ar viņu tuvinieku vai ar viņu pašu, bet viņš izdarīt nevar neko. Nu, un, ja jautā man, ko darīt, izglītoties. Tikai izglītoties un būt drosmīgiem. Un ar labu advokātu nobruņoties. Nu, tā tad višķiņa reklāma sanāk, bet tad jādomā vispār, cik tad mums valstī ir medicīnas tiesību speciālisti. Viņi ir uz roku pirkstiem saskaitāmi un lielākā daļa no viņiem strādā sistēmā. Tur viss ir nodrošinājušies. Bet kā mēs zinām, kā mēs runājam pirms jau vairāk kā 5 gadiem, tur arī viss jūk un brūk un šķīst. Sistēma pati sevi novedus un acīm redzot, tai ir jāizagonē līdz galam, lai redzētu sabiedrību, cik tā sistēma pati sevi ir sakropļojusi. Bet varbūt, ka tu vari kādus pāris tādas rekomendācijas, ko cilvēkam darīt, ja viņam šķiet, ka kaut kas nav, ka tur kaut kas nenotiek tā, kā vajag. Tad ko darīt? Tīri praktiski. Tīri praktiski pieprasīt ārstējošam ārstam ļoti, ļoti precīzi izstāstīt, kas notiek, kādas man ir diagnozes, kādas ir prognozes, kāda ir piemērojamā terapija, kādas man ir izvēles opcijas, kādas ir alternatīvas. Jo visbiežāk tas, ko es esmu dzirdējis no pacientiem, viņiem ir, neteiksim, bail no ārsta, bet viņiem tāds milzīgs respekts. Un viņi apzinās, ka ārsts ir aizņemts ļoti, un viņš tur ieskrien uz dažām minūtītēm, viņam tur nav laika. Nu, kā es tā traucēšu, kā es tā prasīšu? Bet tās ir tavas tiesības. Tieši tā jautā, un jautā tik ilgi, kamēr tu saproti. Un ja tev ārsts ātri nober un pasaka, ka saproti, pieklēpes pēc pasaka, nu jā, saproti, neko tu nesaprati. Tad prasi vēl un vēl un vēlreiz. Bet tas, ko man atbild parasti, kad, tas par bērniem, kad, teiksim, attiecīgā iestādē prasa, teiksim, daktariem paskaidrot, kas tam bērnam ir, un atbild saņem pretī jautājumu, bet jūs esat mediķis? Un jūs esat ārsts, un ja atbild ir nē, bet jūs tāpat nesapratīsiet. Bet, manuprāt, izstāsti tā, lai saprot nemediķis. Tas ir ārsta pienākums. Patiesībā tā ir arī ārsta etika. Viņam ir pienākums pacientu informēt par visu, kas ir saistīts ar viņa veselības aprūpi, tādā valodā, lai pacients saprastu. Un tas ir tas posms, kas mums izpaliek. Es nesaku, ka visur. Ir ļoti daudz speciālistu, kuri cenšas vienkāršotā valodā pastāstīt, un viņiem tas arī izdodas, jo viņš ir sapratis, viņš uzreiz redz, kādā līmenī pacients ir spējīgs uztvert. Bet ir, kuri absolūti vispār pat nerunā uz pacientu, labākā gadījumā viņš atnāk uzmet acis. Es nerunāju šeit par noteikām specialitātēm, kur viņam, piemēram, tur neiroķirurgs varbūt gluži nerunās ar pacientu, ja viņš tur ir atvests jau bezsamaņā. Pēc tam tikai var būt, ja izdzīvo. Tas tā ironija. Ir, protams, tādas profesijas, kurās tā sanāk, ka viņam īsti ar to, viņš nav ārstējušies ārsts, viņš, teiksim, veic kaut kādu manipulāciju, tur tikai. Tas ir kā savādāk, bet vienmēr katram, kā tu zini, ir ārstējušies ārsts. Jā, bet cik es zinu, cik juridiskā zināšanas man atļauj, ka pacientam ir tiesības zināt par visām lieliem burtiem un pasvītrots visām manipulācijām un to nepieciešamību. Mm-hmm. Ne? Tas, ka ārstam nav laika, tas neattaisno to, ka pacientam nav jābūt tā saucamai informētai piekrišanai. Bet to jau arī es esmu stāstījusi, ka informētā piekrišana kā tāda, kas tā pēc būtības tāda ir, ir ļoti, ļoti maz to medicīnisko manipulāciju, kur reāli tiek no pacienta iegūt šī informētā piekrišana tāda, kāda tā ir noteikta tiesību normās. Tas ir parasti kaut kādās smagākās operācijās vai kur, kad tur, kad slimnieks... Jā, anestezioloģijā iegūst tādu savu veidu, kuru varētu piekrist, ka tā ir informēta piekrišana. Bet cik pacients saprot, ko viņš tur paraksta, vai viņš apzinās, ka viņš var nepamosties. Vai viņam kāds izstāsta, tā līdz galam, ka tur ir... Es domāju, ka ir kas izstāsta, jā, bet ir tādas manipulācijas vai ārstniecības metodas piemērojumās, kuras ir absolūti nevajadzīgas.
Un te mēs atkal atgriežamies pie biznesa. Jā, ir tas teiciens, ka vislabākā operācija ir tā, kur nav notikusi. Nu, ja. Bet, ja vajag operēt, un ja tā ir naudas lieta, ja to var pelnīt ārstniecības iestāde, vienalga vai privāta vai valsts, nu, tad kāpēc ne? Nu, un piemērs jau mēs diezgan daudz zinām. Jā. Un, ja vajag piemērot noteikts ārstniecības metodas vai paimprovizēt ar medikamentiem, arī kāpēc ne? Redz, te arī ir tas, ka man jautāja, kur tā cilvēcība, nu, apetīti rodas ēdot. Viņi arī aug ēdot. Nu, ja tā varas pozīcija tevi pārbauda, nu, tad ne visi viņu iztur pareizi. Nu, tieši tā. Vismaz man tā liekas, ka ir aizgājis tik tālu, ka tā visatļautības, nesodāmības sajūta ir izaugusi tādā paštaisnumā, kad ko tad jūs tur plebeji. Mūsu kasta zina labāk. Tieši tā, un pacienti, kas nāk, viņi bieži vien, un arī privātās sarunās, ja, bieži vien tieši šo arī, šo attieksmi viņi atzīmē to, ka, vai tu esi mediķis, tu taču nesaproti. Ja? Bet es gribu uzliek zīmogu viss, tad stāvi tur mutīti. Un tas, manuprāt, sākās Covid laikā, tad, kad slimnīcas aiztaisīja ciet, kad liedza piekļuvu vispār, pat pacientu tuviniekiem no ārpuses. Un ka ārsti kaut kā viņi, it sevišķi lielajās slimnīcās, viņi tā kā attālinājās. Ja? Tur nebija sazvanāmi ārstu istabā, tur nevarēja nevienu dabūt rokā, tāpēc, ka visi tik tur mega aizņemti. Un tad tautai radās ļoti daudz tie jautājumi, kā tad tam manam radiniekam tur ir, ko es viņam varu palīdzēt, kā es varu viņam, kā es varu pie ārsta tikt, un pie ārsta tikt nevar. Es mazliet iebildīšu, tas nesākās tikai Covid laikā, tas sākās stipri agrāk, un lai aizstāvētu ārstus, kuri patiešām apzinīgi cenšas ar pacientu visu izrunāt, ārsti, manuprāt, ja ne gluži mākslīgi, tad tādā piespiedu kārtā tika noslogoti. Tā noslogot, pārslogoti nevis tikai ar pacientu skaitu, apriti, kas viņam tā kā ir jāpieņem, lai viņš nopelnītu savu algu, bet arī ar dokumentācijas aizpildīšanu. Birokrātija milzīgā, kas ir uzlikta, tas radīja to laika saspīlējumu, kurā viņam ir jāiekļaujas, līdz ar to, kā zinām, ģimenes ārstam tur ir laikam 15 minūtes, jau uz vienu pacientu 20 minūtes labākā gadījumā. Tas viss, tās iestrādes notika jau stipri pirms Covid laika. Covid laiks tikai tā mazliet pavēra to visatļautības lodziņu, kad, to distancēšanās pamatojumu. Jā, mēs tā varam mierīgi. Man kaut kā likās, ka pirms Covid mēs vismaz tikām iekšā pie tiem tuviniekiem, nodaļās, jā, un kaut kā tā. Bet tādā brīdī viss tā kā telefoni klusē, respektīvi viņi zvana, tur neviens neatbild, jā, tikt klāt nevar, jo apsargs priekšā viņš neviens nodaļā neko nelaiž, jā, un viss. Un faktiski tā plaisa starp pacientu un ārstu, viņi izauga tādā ļoti liela. Es tiešām zinu, ka ir ļoti daudz labu kolēģi. Es tiešām zinu, ka ir ļoti daudz sirsnīgu kolēģi un tādu, kas patiešām runā, patiešām izstāsta. Bet, kā mēs zinām, tomēr, ja tā medus mucā trāpa, tā darvas karot, tad viņa sabojā visu to mucu. Te vēl ir jāņem vērā arī datu aizsardzības regula, ko mums, negribu teikt ar to G-burti, bet saku Eiropa. Tā kā piedāvājumi, kas arī mums regulāriem iestrādāts. Jā, ārstniecības personas ļoti ir nostrostēts par to informāciju, ko vispār var sniegt pacientu tuviniekiem. Es tāpēc to piebilstu, ka es sadzirdēju to tavu sūdzību par to, ka netiek klāt tuviniekam, jā, un tas ne tikai Covid laikā, tas arī pirms tam, bet tā izteikti tieši ar datu aizsardzības regulu sāka ārsti baidīties no tā, ko viņš saka pa telefonu, kam viņš sniedz informāciju, kādu apjomu informāciju. Un tagad tas viss sasummējas kopā. Tad birokrātiskais sloks,
bailes par to, ka viņš informāciju viņu ierobežo, un ierobežo, protams, regulējums, un viss pārējais. Tev jāsako ar vadlīnijām, jāsako protokoliem, jādomā, kā paspēt uz 2., 3. darba vietu, apvienojot amatus, kā apmeklēt tālmācības, kā jums tur saucās pareizi, mūža izglītības kursus, savākt punktus, resertificēties, un tik daudz, kas ir iedots, saprot, visu laiku tā kā vāva ritenī, tad kur, par kādu laiku pacientam tu sapņo? Jā, bet zini kā, varbūt es esmu naivs, varbūt es dzīvoju ne tādā pasaulē, ja? Bet man tomēr tā cilvēcība vienmēr ir bijusi tā kā pirmā vietā. Es varbūt tā kā sev kaut ko atņemu dēļ tā, kad es tomēr ar to pacientu izrunāšos. Es viņam veltīšu tik daudz laika, cik viņam ir nepieciešams. Es ar viņu parunāšu, izskaidrošu, ja viņš drīkst man vienmēr uzrakstīt pēc tam, tādā vai citādā kanālā, ja, es atbildēšu, tad, kad es to varēšu, ja. Bet, Klau, tad man ir pretjautājums tev. Vai tev nācies pamanīt to, ka arī pacienti mainās, vai tev ir bijuši tādi pacienti, kur pie ārsta nāk kā, pie pasūtījuma galda? Viņš pats jau sevi ir nodiagnosticējis vai izdomājis, ko viņš tā kā gribētu saņemt, un viņš jau nāk ar gatavu materiālu pie tevis, un viņš grib no tevis dzirdēt to, ko viņš vēlas dzirdēt. Viena daļa tāda ir, paldies Dievam, viņam maz. Bet, ja domājies, sistēmā ir jau tā iestrādājušies, ka pie tiem ārstiem, pie speciālistiem iet, viņš jau zina, ko viņam vajag. Bet redz, te ir tas, te ir tā neiedarbība. Jo ārsts mazāk runā, jo pacients, viena liela daļa viņš tomēr grib zināt. Un tad viņš ko dara? Tagad ir mākslīgais intelekts, ja, tagad, es šito nesaprotu, bet ir cilvēki, kas pa vakariem runājās ar mākslīgo intelektu. Dzīvi cilvēki nāk, tam viņš runāja ar šito, ja. Un attiecīgi arī medicīna tur. Tiek ķidēta gan jau kad. Ja? Un tā vietā, lai ārsts izskaidrot, te atkal uz pieņēmumiem. Tagad kādreiz atceries, sēdēja pie pagalmā uz soliņa tants un runāja savā starpā, ja? Un tur bija tas mākslīgais intelekts, kā smēlās viss tās gudrības, ja? Tagad ir mākonī. Ja? Un kā lai to tagad, jo tas ir tā kā tāda sniega bumba atkal veļās, un faktiski tam īsti nav gala. Un tas mākslīgais intelekts jau nāk iekšā, un viņš arvien vairāk nāks iekšā. Bet kā tev liekas, kāpēc cilvēks sēž tajā ķermeniskajā visu laiku un meklē problēmas tieši ķermeniskajā līmenī? Kāpēc? Bet tu zini jau, kad ir tās realitātes sadalījušās. Es zinu, bet kā varbūt skatītājiem, lai ir par ko aizdomāties, es varbūt pačukstēšu priekšā, uz kuru puses mēģinu tev aizvirzīt. Man liekas, ka viss mēdīji, visa informācijas aprite tieši uz to tiek arī fokusēta, kad tu sēdi tajā savā ķermenī, mēs tev tur tādu pārtiku, mēs tev tādu vidi, kā zināms, kas mums te notiek arī mūsu teritorijā, un tur arī paliec, nelien nekur ārā. Jo viss, kas tev ir tavs ķermenis. Zini kā, te atkal ir zāles, ja? Man nāk prātā bija tāda viena meditācija. I am not the body, I am not even the mind. Respektīvi, es neesmu ķermenis un es neesmu arī prāts. Un tas palīdz. Jo redz, tas, ka mūs mēģina kaut kur ievirzīt, mēs zinām to, ka mediju lielā daļā, ka faktiski laikam pasaulē ir 5 mediju grupas, ja, kas pakļaujās vienam īpašniekam. Ja? Un tad šitie vispārējie, kas ir dažādi nosaukumi, tad viņi ir tā kā derivāti no tiem visiem. Ja? Līdz ar to faktiski ir kaut kas viens, kas viņus visus regulē. Un to jau mēs redzējām dažus gadus atpakaļ, ja, ka nebija jau neviens medijs, kas runāja pretēji. Bija brīvās TV, kas mēģināja runāt paralēli panorāmai un bišķi savādāk, un tad tur beidzās ar sodiem, ja, un beidzās ar to, ka tas kanāls aizgāja ciet. Vai tagad ir? Tagad nav.
Un tas ir atkal cilvēku pašu. Tā ir katra paša, tā ir mūsu katra paša, es gribu teikt. Ja? Tavējā, manējā, vēlkām, ja? Jāņa, Pēteri, Miķeļa, Anas un Mudītis. Ja? Privātā lieta, cik vai mēs saprotam to, ka mūs manipulē, un vai mēs gribam, lai ar mūs manipulē, un vai mēs pieļaujam to, ka ar mūs manipulē. Jo manipulē viennozīmīgi un manipulēs. Ja? Tas, ka mēs esam to beigās ieraudzījuši, viena daļa ir ieraudzījuši, viena daļa nē. Ja? Tie, kas ir ieraudzījuši, viņi tagad, kā tad tas tā, ja? Pēdējais brīdis, manuprāt, bija ieraudzīt, jo vairs jau tie, kas nav saskatījuši. Nē, tas viss jau tagad, tā kā Covid laikā, tad, kad bija, man bieži zvanīja tajā laikā un teica, pārliecini man tur vecmāmiņu vai māmu vai vīru vai sievu. Ja, ar uzstādījumu pārliecini? Jā, pārliecini to, ka nevajag to injekciju izdarīt. Es teicu, bet kā es varu pārliecināt, ja cilvēkam ir jautājumi, lai viņš man, tad es esmu gatavs ar viņu runāt. Bet ja viņš ir izlēmis, tad ko es tur darīšu? Un daļa bija, kas runāja, un daļu es tā kā izķeksēju, bet tas bija līdz brīdim, un kaut kas noklikšķēja šitā. Un viss, un tad bija publika bija sadalījusies. Viena bija vienā pusē, otra bija otrā pusē, viena jā, viena nē. Un viņi savstarpēji nespēja parunāt. Un ja tu tagad paskaties riņķī, kas notiek, ir viena milzīga cilvēku daļa, kas tev nāk priekšā, un ar kuru tev saruna nekā neveidojās. Tu tā kā ir pilnīgi tāda sajūta, ka jūs dzīvojat tādās divās paralēlās plaknēs, kas nekad nekrustojās. Ja? Un viņas nespēja krustoties. Man tādi cilvēki ir vesels lērums, un viņi ir atbiruši, paldies Dievam, viena liela daļa. Ja? Un cik es te runāju arī ar draugiem, radiem paziņām, arī viņi saka, ka kas notiek vispār? Viņi nāk un prāt, kas tagad notiek? Kāpēc es nevaru parunāt tur ar vīra, sievu, ar māmu, ar tēti, ar vēl kādu radinieku, ja? Bet tas arī notiek. Te arī atbildes to tavu jautājumu, kur tas cilvēcīgums. Te ir tieši, tu tikko kā nostāstīji, tas pats notiek arī medicīnā. Ir daļa, kur svēti tic tam, ka viņi patiešām dara visu godprātīgi un labi un pareizi. Ir, kas domā līdzi un to dara arī godprātīgi un pareizi. Un ir, kas iet pret savu sirdsapziņu apzināti. Te arī ir atbildi tieši tas, ko tu teici. Viņš ir pilnīgi savā tajā virzienā, un viņš pat neko citu neuztver. Tāpēc mednis mums ir disidents. Jā, atceries, kādreiz bija tāds Alfrēds Rubiks, ja? Viņu vēl ielika cietumā par pārliecību. Cepur nostāda cilvēku priekšā. Ja, jo viņš ir tas, ko tu saki, viņš ir pārliecināts par to, ko viņš dara. Pareizi, nepareizi, pieņemam, nepieņemam, tas ir cits jautājums. Bet viņš bija pārliecināts par savu ideju. Ja, un faktiski, bet es gribu teikt, ka šā daļa ir mazākumā. Viņa ir ļoti, ļoti neliela tā daļa. Tā lielā daļa ir tā, tie, kas taisa konjunktūru. Ja, tiem, kam ir tur tādi citādi labumi. Ja, un viena daļa atkal ir tie, kas, es gribētu vēl atdalīt, vēl viena daļa. Labi, tā kā mēģinās disidents, es domāju, ka tie ir pavisam maz. Ja. Varbūt, kas te mums te vēl ir līdzītis, vēl varbūt, ja, kāds, kas tik daudz, bet es vairāk ar nezinu nemaz. Ja, Žēgurs vēl kaut ko runāja. Ja. Bet tagad pamodelē situāciju. Atnāk tieši tāds cieti pārliecināts pacients pie tikpat cieti pārliecinātā ārsta. Diametrāli pretēji, tu domā? Un diametrāli pretēji. Viņi nenāk. Pacients, ko izdarīs? Nē, viņi aiziet. Viņš pateiks, tas ir slikts ārsts, es aiziešu pie 2., 3., 5., 10. Līdz kamēr viņš atradīs to ārstu, kurš ir elastīgāks vai kurš piekritīs tai viņa teorijai. Un otrādi, ko tad ārsts saka par tiem pacientiem? Kādas viņam ir tās metodas, ar kurām viņš viņu var nomotivēt un pateikt, klausies, īsti nebūs tā, kā tu domā. Es zinu, ka tu velti ļoti daudz laika sarunām ar pacientiem, bet, kā jau mēs runājām, nav tam ierindas ārstam, vienalga, cik viņam ir šaura specialitāte, viņam nav tā laika. Tad kā viņš var pārliecināt, ja pacients atnāk jau ar cietu pārliecību, ka viņam ir tā diagnoze?
Jā, bet man te bija saruna kaut kādu laiku atpakaļ. Man bija ļoti, ļoti forša viena kolēģīte. Tiešām sakarīgi, un es pie viņas konsultēju arī neskaidrus gadījumus un sūtīju vienkārši pacients. Un daudz gadus mēs bijām pazīstami. Un kaut kā man tādā sarunā mums iznāca, es saku, bet tu taču zini, kur astma dzīvo. Kad astma nedzīvo plaušās, kad tā nav plaušu kaita, kad astma dzīvo kaut kur citur. Viņa saka, jā, es zinu, bet man ir 15 minūtes laika paliek nervozi. Ja? Man ir 15 minūtes laika uz pacientu. Ko es varu izrunāt? Es nevaru viņu visu dzīvi izrunāt. Es saku, bet kā tu spēji patādāt? Ja tu to saproti, ja tu zini, kā tas ir, bet tu tagad esi spiest rakstīt kaut kādas pilnīgi citas faktiski pret savu pārliecību medikaments, vai atkal tos, tikai tāpēc, ka tu nezini citu neko. Tu iedomājies, kā tur ir ciešanas apakšā? Tas, ka tu man jautāji, kā to mainīt. Ja cilvēki masveidā sāktu to apzināties, sāktu pārzināt savas tiesības un masveidā sāktu pieprasīt tās ievērot, tādi iespējams kaut ko sistēma būtu spiesta darīt. Citādi sanāk formāli, paskatāmies, ko mums vadošie dara. Kaut kādas reformu pēc kaut kas atkal atkārtojās, cilvēkiem zelta ziltiņas atmiņa, protams, viņi neatcerās, kas ir noticis pirms 2 gadiem, jau un pirms 7 jau vēl vairāk. Bet principā, ja tā papētītu tīri vēsturiski, viens un tas pats, kaut ko nolikvidē, reformē, kaut ko pēc laika atkal apakaļ, it kā tā būtu kaut kāda unikāla jauna reforma. Jā, bet redz, es šito ar mammu izgāju cauri, ja? Man tur bija problēmas, ka vajadzēja viņu stacionēt, un es tiešām nebiju gatavs. Pirmkārt, ka tu aizbrauc uz lielu slimnīcu un nesaproti vispār, kurā galā ievest, tāpēc, ka tur nekā nav. Tev ir kaut kāda tikai kaut kādas durvis, tukša telpa un kaut kāda monitori. Un tev pat neparādās nekāda informācija. Zvani, spied pogu, rindotājs, spied pogu. Un tā, kad tu uzspied pogu un nekas nenotiek, nekur nekas nenotiek. Ne tev atbild, ne tev uz displeja parādās, nekas. Ja? Kad tu aizēji meklēt kaut kur citur, tad tu meklēji uz durīm kaut kādas nakts laikā, ja? Tu meklēji kaut kādas telefons, pa kuriem var piezvanīt, kuru vispār kaut ko var noskarot. Tāpēc, kad es nebiju saskāries ne ar ko tādu. Ja? Pēc tam nokļūst pie ķirurgiem, ķirurgu telefoni vispār neatbild, zvani, kad gribi, zvani, cik ilgi gribi, zvani, cik reizes gribi. Neatbild. Ar ķirurgu runā, viņš ir foršs, smaidīgs cilvēks, foršs dakteris, tiešām labs, bet ielaiž procesu. Tā, kad viņš nesaprot terapiju, ja, un tas process tika ielaists faktiski tā, ka paldies Dievam bija atkal citi dakteri, citā nodaļā, kas viņu uzreiz paņēma pie sevis un tomēr sadarīja visu, ko vajadzēja. Ja, paldies viņai par to, bet tā ir atkal tā cilvēcība, tā kompetence, tā spēja ārtam pateikt, paklāvēs šito nesaprotu, Rikuma un kolēģis, jā, nokonsultējam un nokonsultējam ātri. Nevis parīt vai aizparīt, vai kad būs. Un otrs atkal tā ir pacienta paša vai pacienta radinieka spēja. Protams, lieki pateikt, ka tad, kad mamma ieved, tad, protams, masku uzstiepa uz deguni, ja, tāpēc, ka tur temperatūra un nekādi argumentam nelīdzēja. Bija absolūti rūpja attieksme, brutāli rūpja attieksme, mani izmet ārā, ja, un pēc tam labi mēs tur, to visu tā salabojām, ja, bet tas, cik tas prasīja, teiksim, to enerģiju no manis, ja, plus, teiksim, man palīdzēja arī manas zināšanas, ja, medicīnā. Un es domāju, tāds ierindas pacients, kas ir pakļāvīgāks, kas ir varbūt netik netik uzstājīgs, kā man vajāšanas inspekcija kādreiz teica, jūs tāds uzstājīgs esiet. Jā, bet ar to es tomēr kaut ko varu panākt šai dzīvē. Bet iedomājies viens kluss cilvēks, viņš raud asaras tādā uzņemšanā, kur viņš ir izmests ārā, kur viņa radinieks ir iekšā, tur, kur nezina, kas ar viņu notiek, ja, kur kaut kādus tur degunā puļķējamos piedāvā, ja,
Uz jautājumu, es kā ārsts prasu ārstam, kāpēc vajag, man neviens nespēja sniegt atbildi, kāpēc to vajag. Tāpēc, ka lai zinātu, kur likt, bet lietas, kur gribi. Tieši šo savu stāstu apliecina tieši to pašu, ko es sarunas laikā jau teicu. Ja pacients nav par sevi pārliecināts, nepārzina savas tiesības, tad viņš ietrāpa tādā, gribas teikt, tā kā atrakcijā, kur tev vai nu paveiksies, vai nepaveiksies. Var ļoti paveikties, un es ticu, ka ir sistēmā arī tā, kur nostrādā tas mehānisms, un viņam paveicis, un viņš dabū ļoti kvalitatīvu, saulaicīgu, labu veselības aprūpi un attieksmi, bet ir arī tā, kā zināms, loterijās, ļoti daudz, kur var pirkt, cik tu biļetes gribi, ne visas laimē, jo tur tās pozīcijas, tās iespējas ļoti daudz, tā arī pat veselības aprūpes sistēmā. Jā, bet redz, te ir atkal nākošais, teiksim, ārsts, kas strādā sistēmas kaut kādā klinikā, man ir tāda sajūta, ka viņš ir pasargāts a priori. Jo, cik mēs te dzirdam apkārt, kas te notiek, tad tur arī noteikti zina vai tos gadījumus, ka ir kļūda, ir rezultāts, skumjais. Un ko tad tas pats Karmels? Un nevienam par to nekas nav. Tāpēc, ka tās lielās klīnikas, pat tām meitenēm, Karmela mēsām abām, arī nevienam nekas nav. Rūpja vardarbība, rūpja patvaļa no slimnīcas puses, un nevienam nekas nav. Pēc tam mamma ir pietiekoši jaudīga. Ar juridisku aizmuguri, ar visu, arī viņa neko nevar panākt. Kā tas ir, kā šito vērst par labu? Ko vispār cilvēks parastais var darīt tādā situācijā? Mēs, man liekas, sākam jau bišķiņi atkārtoties. Bet te ir tieši tas pats, ko mēs runājām, ko es teicu par vadlīnijām un protokoliem. Tas arī mērķiecīgi ir jau pirms, jau jāsaka, 2015, 16, 17 gads, gandrīz pirms 10 gadiem jau pamazām ieviests pakāpeniski, kā ārsts strādā tikai pēc vadlīnijām, pēc protokoliem. Līdz ar to viņam nav nekādas atbildības par rezultātu. Tā nevar teikt nekādas, bet principā viņa atbildība ir minimizēta līdz tam, ka viņš spēja pierādīt to, ka viņš ir ārstniecības procesa veids atbilstoši protokolam. Jā, bet tas, ko es tev, tā kā tu man teici, es tev pateikšu priekšā, kur es tev gribu virzīt. Es tev tagad pateikšu priekšā, ka, redz, ja mēdnis nokļūdās, tad, es nedomāju, ka viņš tiks tā kā pasargāts, jo, ja viņš arī pēc protokola to darīs. Bet, ja nokļūdās, tā kā mēs zinām, tikko bija arī gadījums ar bērniņu, kuram ievadīja ne tās zāles, un bērniņš aizgāja. Tur tas viss velkās, un slimnīca neko, un slimnīca tā kā nav vainīga, it kā tad tā kā mēģina novelt vainu uz to nabaga māsiņu, kas tur ne to, bet vai tur tiešām pēc būtības to izmeklē? Es domāju, ka izmeklē, par izmeklēšanas kvalitāti, tas saka, cits jautājums, bet izmeklēt tur. Es negribētu teikt, ka absolūti neviens neliekās nezinis un gaida tikai, ka tas viss noklusīs. Viņi dara, bet viņi dara, kā saka, savas intelektuālās kapacitātes robežās. Tad jau mums ir jāpārceļās no medicīnas arī uz iekšlietu sistēmu, kur arī, kā zināms, ar personālu ir problēmas, bet tas ir, manuprāt, cita raidījuma jautājums. Tas ir cita raidījuma jautājums, jā. Bet, lai mēs tā varētu, man liekas, noapaļoties, ir jāsaka, atkal atgādinājums. Jākļūst ir drosmīgiem un jākļūst ir pārliecinātiem. Manuprāt, tās iespējas, kas ir bijušas izglītoties pēdējo 5-6 gadu laikā, kur vēl labāks. Pacienti kļūst zinošāki, tikai aicinājums neieslīgt galējībās, un nestādīt pašiem sev diagnozes. Gribas viņu ko novēlēt.
noticiet paši sev, un tad jūs spēsiet noticēt arī tam speciālistam un pēc sajūtām. Tu taču redzi, ja pret tevi nāk ar kategorismu un ar bravūru, tad diez vai jums tā sadarbība izveidosies. Tieši tā. Bet ja tu pats esi atvērts un nevis klanīdamies, bet vienā līmenī cieņpilni attiecies un cieņpilni jautā un cieņpilni esi gatavs saņemt atbildes, es domāju, ka sadarbība var izveidot jebkurš. Un vēl es gribētu piebilst tevis teiktajam to, ka bieži ir arguments, ko tad es viens? Ko tad es? Ja? Kāda jēga rakstīt tur vēstuli vai kāda jēga man tur iet, jo, ko es viens varu panākt? Ar to arī sistēma rēķinās un uz to paļaujās. Bet ja ir viens iesniegums, to var ļoti vienkārši noērēt. Ja ir 2 iesniegumi, tos ar vēl var, bet ja ir 100 vai 1000 iesniegumu, tā jau ir reāla problēma sistēmai. Un tāpēc es atbalstu par drosmi, par vēlmi par sevi pacīnīties, par spēju par sevi pacīnīties un par spēju uzdot jautājumus tik, kamēr es saprotu, kas tur notiek. Un neburiet ilūzijas, ka atnāks tagad kāda tur feja ar mietiņu vai kāds burvis, jurista paskatā un atrisinās visas problēmas. Tā nebūtu nav. Man jāatzīst arī juristi vai trūks zināšanas, vai arī trūks šīs pašas drosmes. Ir maz, un tie, kas ir tajā lauciņā, tie arī ir pietiekami noslogoti. Līdz ar to ir jāmeklē iespējas. Ir jāmeklē katram individuāli, jāizglītojās, jāiziet pie veģņa par... ir jāaug faktiski, un jāsaprot to, ka mēs esam katrs atbildīgi par savu dzīvi. Tas, kas notiek manā dzīvē, ir šito 2 roku darbs. Tas, kas notiek tavā dzīvē, ir tavu 2 roku darbs. Un mēs varam kooperēties, kaut kā palīdzēt viens otram, bet mēs nevaram izdarīt otra vietā. Nebaidīties uzņemties atbildību, jā. Un mums ir tikai tas, ko mēs esam paši sev sastrādājuši. Un visas tās ciešanas, visi tie prieki, visas tās bēdas, viss ir mūsu paši, visas slimības ir mūsu paši sastrādāts. Lūk, un tam jau nespēju noticēt, jo vienmēr liekas, tur tas kaimiņš, tas man tur visu dzīvi ir sagrāvis. Bet tā ir atkal tāda faktiski bērnišķība un nespēja uzņemties atbildību. Ja? Faktiski, ja mēs katrs uzņemamies atbildību par savu dzīvi, tad mūsu vaina vispār pazūd. Mēs neesam vainīgi, un neviens nav mūsu priekšā vainīgs. Un mums ir iespēja darīt, mums ir iespēja rīkoties, mums ir iespēja augt, un mums ir iespēja faktiski panākt visu, ko mēs gribam. Un tad, kad mēs šitā attieksimies pret dzīvi, tad mums arī viss būs. Viss labais, viss, ko mēs vēlamies, mums būs. Un kamēr vainīgs būs tas kaimiņāka, vai valdība, kas ir laba pirmos 2 mēnešus, kādu esam pelnījuši. Tad mums nekas nebūs. Tad mēs arī būsim taisni turpat, kur mēs esam. Bet tad, ja to skolā visu nemāca, tad atkal, kur mēs paliekam pie tā, ka tas ir jāmāca ģimenē? Vai ne? Zini kā, bet atkal ģimenē, lai cilvēks iemācītu, viņam pašam ir jāzina kaut kas. Un lai bērnam iemācītu. Un kur viņš gūst tās zināšanas? Skolā, kur viņu māca būt par sistēmas zobratiņu jau no mazotnes. Es domāju, tā būs saruna. Tas būs nākamajā reizē. Paldies tev, Agita, par šo brīnišķīgo sarunu. Paldies jums, skatītāji, par to, ka jūs bijāt tik pacietīgi un to visu spējāt noklausīties, tie, kas spēja noklausīties. Un ja jums no tā vēl kaut kas noderēja, tad pavisam jauki, un es tikai priecājos par to. Paldies! Visu labu!